Kāda ilgi? Jā, bet tam nav nekāda seguma. Lai tu varētu kaut ko iemācīt, iedošu to vienkārši piemēru. Ja jūs gribat iemācīties, kā sasniegt karjeras līmenis 6, vienīgais, kas jums var Latvijā iemācīt, ir Egons vai Uldis, viss basta. Neviens cits jums nedrīkst mācīt, kā sasniegt karjeras līmenis 6. Tā ir? Viņš ir. Kurš? Egons. Kur ir? Egons, 2 vārds. Nāc stāsti. Varētu šo fondu izlasīt. Kā tu to dabūji gatavu? Jādarbojas. Okay. Visiem ir ērti, mēs varam sākt beidzot, ja visi paņēmuši savu grādīgos un tā tālāk. Mēs esam izklādējušo daļu. Mēs gadu cilvēku. Jūs stāvēsiet kājās, būs kādu stundu jāstāv. Nostāvēsiet normāli. Būs ērti, būs labi. Okay. Es vienkārši jutos neērti, jo manī pagriezties stobrs un vēl čupar, kurā mašīna, kas ir aizmirst. Šajā gadījumā mūsu šīs dienas tā doma bija izstāstīt to, kas patiesībā ir jādara. Ja jūs šodien pievienoties programmai nākamajās 90 dienās, kā minimums nākamajā sasniedz apsveru mēnesi, jums ir iespēja sasniegt ir 4. vai 5. līmeni, ja jūs sākat šodien. Bet ja jūs sākat šodien un strādājat, nevis nodarboties ar nedrīkst, ir cenzētas lietas, ir lokos, mēs ar tālāk. Tāpēc, ka tas, ko visi domā, un tas, ko visi grib, tajā brīdī, kad viņi pievienojās kaut kāda veida network sistēmai, visi grib. Pirmajā nedēļā atsist ieguldījumu, otrā mēnesī kļūt miljonāri. Tas ir tas, ko lielākā daļa no cilvēkiem grib, tā, ka viņi pievienojas kurām network. Tā kā doma patiesībā ir kāda. Vajadzēs pirks. Vajadzēs pieksīt, šis ir tīri. Šajā nodarbībā tie, kas tā kā nav pārliecināti, šeit mēs reāli stādīsim plānu, būs jādara lietas, būs jātrenējās par to, kas ir laikmetā. Tāpēc cilvēki, kas nav laikmetā, vēl projām iekšā, šis varbūt būs nedaudz problemātiskāk. Tāpēc, ka pietiks nodarboties ar mums jāsāk normāli praktizēt kaut kādas lietas, kas mūs var padarīt labāk. Bet tajā brīdī, ka mēs vienkārši laiku nodarbojamies ar kaut ko, kas izklausās vienkārši labi, nepietiek ar to, ka jūs nolaikojat bildi kādam, kurš ir ielikts jaunu sporta autiņu. Tas jums neuzlabos dzīvi, tas patiesībā sabojā jūs kaut kādu, nezinu, stereotipus uzskats par to, kas vispār ir labs un kas ir slikts, pareizi? Jo labi, viss par labāku cilvēku nepadara tas, ka mēs iepostojam bildi, ka mēs nolaikojam kaut kādu, nošarojam kaut kādas mistiskas lietas no tālāk. Tāpēc būtu labi, ja jums būtu kāds pilnspāls. Cool. Pa labi, pa kreisi pastaries uz cilvēkiem, normāli cilvēki, pareizi. Pa labi, pa kreisi. Skatieties, cik mēs runājam to, ka mēs šodien runāsim, kā sasniegt 4. un 5. līmeni, bet mums ir grūti. Pasties pa labi, pa kreisi. Tas, ko visi grib pievienoties laines, ja bija kāda veida šādām struktūrām, visi grib sasniegt 8. karjeras līmeni, kas bija šeit un nopelnīt savus tur 100,000 eiro mēnesī. 100,000 eiro mēnesī ne par ko nevienam nemaksā. Jums ir kaut kas jādara papildus, kaut kas savādāk. Tā maksā? Nu labi, tu esi savādāks. Tu esi tas, kas ir no... Kurš, kad tu pasēdi labi kreisi, tad tu esi savādāk. Bet šajā gadījumā, lai pelnīt lielu naudu, loģiski tam nāk līdz kaut liela atbildība, ja lietu darīšana, kuras mēs pēc tam neesam darījuši iepriekšējās dienās. Tā ir? Ja darīt to, ko mēs darām vakardien, mēs būsim tieši tur, ka mēs bijām vakardien. Mēs nevaram darīt vakardien kaut ko un garīgi kaut cits rezultāts. Tas ir praktiski neiespējami. Nozīmē, ka lielākā daļa no tās situācijas, līdz jūs nonākat karjeras līmenī 8, ir nostādīt mūs katru dienu super nērtā situācijā. Jo mēs vairāk šādās situācijās būsim, jo mēs kļūsim profesionālāki, mēs vairāk augsim, un mēs esam sasniegt kaut ko vairāk. Tā ir? Jo tajā brīdī, ka mēs jūtamies ērti tur, ka mēs esam, nekas jau ar mums arī nenotiek. Mēs esam tieši tāpēc, ka mēs esam. Ok, nākamā lieta. Paņemiet savus telefonus, tie, kas nefilmē saviem telefoniem. Paņemiet. Katram ir telefons. Un paņēmies telefonus točiem. Šī ir aktīva nodarbība. Kas jums ir? Saņemoties drusiņi. Jāapņem telefons rokā. Kam ir telefons? Paslēd roku. Es vienkārši gribu atrast labāko. Jā. Ok, tagad paņemiet, uztaisiet fotogrāfiju savajā. Nākat selfiju uztaisīt. Paņemat savu bildi, paskaties, kas tur sanāca.
Vai kādam uz galvas ir antenas? Ir? Nav. Vai kādam no jums ir 3 acis? Edo necēl roku. Vai kādam ir 9 deguni? 7 mutes? Nu, nav. Man liekas. Lielākā daļa no jums, mēs esam gandrīz vienādi. Nu, kādam ir gari mati, skaisti mati, kādam viņi nav vispār. Kāds ir varbūt tās smuks, kāds netik smuks. Ja. Nu, ir dažādi cilvēki, bet pa lielam mēs visi esam vienādi. Latvijā mēs šeit darbojamies. Kur ir Egons? Egon! Egon! Rutenberg kungs. Mēs cīdāsim tās lietas, par kurām cilvēkiem nav vērti runāt. Raimonds Rutenbergs no nākamā mēneša mēnesī saņem 7000 eiro. Tas ir nedaudz virs vidējā. Vidējā alga Latvijā cik? 6500. Gadā. Paskaties uz viņu. Vai viņam ir antenas? Ir. Vai viņam ir 4 acis un 7 rokas no tālāk? Nav. Kur ir Egons? Pasauc Egonu. Viņš ir reāli dīvains. Viņš ko? Kas viņam ir? Dīvains. No nākamā mēneša Egona atalgojums mēnesis ir 15 000 eiro. Tāds uja. Papasiet, lai viņš parāda ko. Vai viņš ir kaut kāds manietis? Kas? Ir manietis. Kurš? Egons? Tas ir Egons. Mēs par vienu to pašu Egonu runājam. Nav daudz Egonu. Ir mēs Latvijā tās 3 Egoni. Tas nav vārds, kas ir tā kā Jānis, kur visi dzer. Tas ir Egons. Viņi ir 2 parasti. Nezinu, 3 varbūt tās tā tālāk. Dzimtā, nu, nezinu, tu nekad neesmu dzirdējis kādu citu Egonu, kā tikai Egonu. Ienākums liekas, tas ir šāds. Mums tūliņ vēl ne, bet ja pēdējās dienās lūdzu sasniegs level 7, visam ir kārtībā jāapstrādā. Ko tas nozīmē? $30 000 eiro mēnesī. Vai viņš ir kaut kāds vai viņš ir kaut kāds savādāks? Viņš pat šeit nav. Kāpēc tev ir jābūt kaut kur, ja tu tāpat saņem? Pēc kam kaut ko darīt? Pēc kam? Nav runa par to cilvēku čupu, kas no šī mēneša pelnīs 1000 eiro un uz augšu. Šeit ir čupa ar cilvēkiem, kas tā darīs. Un patiesībā par 1000 eiro es varbūt tās esmu no citas planētas, bet Latvijā tas ir daudz. Tas ir daudz. Es varu nopirkt pātmaizi un es varu aiziet uz džastu. Es jau tikai aizēju. Es varu aiziet daudzas reizes. Viss ir atpūmos atkarīgs. Tā kā šajā grīvā patiesībā mēs runājam par to, ka šeit nav teletubiji, šeit nav Pokemoni, šeit ir reāli cilvēki, kas šīs lietas sasnieguši ir gada laikā. Gada laikā. Kur mums ir Kozlovskis? Kurš paliek? Viņš mēneša laikā sasniedz 3. līmeni. 3. līmenis dod virs šī te. 1 mēneša laikā. 1. Mums ir kā aizgrēja viskrāsainākais cilvēks, kas mums ir. Mēneša laikā. Nav 3. Mēneša laikā. Šeit nav nekāds šeit nav lietas, kas ir neiespējams, un lai jūs saprotu, ka tas patiesībā šis bizness ir priekš visiem. Jo šeit ir jauni cilvēki, veci cilvēki, smuki, nesmuki, sievietes, vīrieši. Ne, visi ir smuki, nesmuki nav. Nesmuki ir face controls, viņas nelaiž iekšā. Tā ir. Ok, ja mēs skatāmies īsti, kas tad īsti, lai sapratu par darbībām. Bieži vien mēs prasām, kas ir jādara un ko ir jādara un kādā veidā un tā tālāk. Iedošot vienkārši sistēmu, kā sasniegt savus rezultātus un pēc kā vadīties. Darbības var būt izcilas, darbības var būt teicams, darbības var būt labas. Ko nozīmē labas darbības? Paņemsim, ka mums ir 90 dienu plāns. Jūs zināt, ka plānu, kad sastādīšu, ko es jāstāv no otras puses. Viņi ir tro, tam ir kompleks lietas, kas jādara, tomēr šeit neesam visam cauri. Bet ja es gribu sev, kā es domāju, kas notiks, ja man būs labas darbības, ja strādāšu labi, kāda būs man rezultāti? Labi? Vidēji. Ir tieši pretēji.
rezultāti vienmēr ir darbībā seko. Ja man ir izcilas darbības, un es izcili strādāju, tad man rezultāti būs teicami. Ja man ir teicamas darbības, man būs labi rezultāti. Ja man ir labas darbības, es kaut ko daru, kaut ko strādāju, man liekas, tas ir labi. Ziniet, ko dara labiem darbiniekiem? Piedodiet, labs darbinieks parasti atlaiž. Tā ir, tāpēc tu esi tikai labs. Nevienam, ja jūs esat uzņēmuma īpašnieks, jums nevajag labu darbinieku, jo labs darbinieks grib būt jebkurš. Labs darbinieks ir parasti labs darbinieks, viņš ir labs darbinieks. Visi grib labu, teicamu, perfektu, izcilu. Ja jums ir labs darbinieks, tad viņu, ja jūs pašiem ir labas darbības, tas, ko jūs sasniegsiet pēc 90 dienām, būs sāpes, ciešanas, posts, un jūs kļūsiet par MLM ekspertu. Kas ir MLM? Multilevel marketing. Network marketing ekspertu un alga. Ko nozīmē eksperts? Nozīmē, ka tajā brīdī, pēc 90 dienām, jūs ar savām super labajām darbībām neko nebūsiet sasnieguši, un jūs kļūsiet par vienu no tiem, kurš vienmēr visu noliek. Lainas, es zinu, tur neko nevar izdarīt, neko nevar nopelnīt, turies pa gabalu. Kāpēc? Tāpēc, ka tev bija grūti darīt kaut ko vairāk, kā tikai labi. Šo vienkārši lieciet nedaudz aiz auss, bet doma ir kāda. 90 dienu plāns un ko tad īsti darīt 90 dienās? Pirmais, kas jums jūsu lapiņās, kur jūs esat paņēmuši, jūs pierakstu tālāk, kas jums jāuzrakst, uzrakstiet ļoti vienkārši lietu. Ko es sasniegšu oktobrī? Nevis, ko es gribu sasniegt oktobrī, nevis, ko es vēlos sasniegt oktobrī. Tā ir Ziemassvētku dāvanas. Es vēlos, lai man Ziemassvētku vecīts atnes sarkanu Porsche. Kas notiek? Ziemassvētkos Ziemassvētku vecīts atnes tev sarkanu Porsche. Nozīm. Porsche. Ko jūs sasniegsiet oktobrī? Ko nozīmē, ko sasniegsim oktobrī? Tas ir konkrēts karjeras līmenis. Konkrēts. Bez 4. zemāk lūdzu netemējiet. Mums ir 4 mēneši, lai sagatavotos. Ja kāds ieliks sev 2. vai 3. Paceļ galvu augšā nedaudz. Jā, zem 4. nedrīkst. Zem 4. aizmirstat vispār. Tad neredz iemesls, kāpēc jūs esat šodien šeit. Ja jūs gribat sasniegt 200 eiro mēnesī, forši, to droši vien var izdarīt, tirgojot sēnes. Es zinu. Stūks līdzinājums. Ok, un svarīgākā lieta par jūsu plānu ir šī te. Plānam nav nekādas jēgas, ja jūs nezināt, kāpēc jūs gribat sasniegt to, ko jūs gribat sasniegt. Kāda jēga? Ko jums dod karjeras līmenis? 4. Jūs varat uzsēst tetovētas? 4. Kāda jēga no 4? Lielākoties cilvēki šajā programmā, jebkurā citā programmā, kas ir, kur var nopelnīt naudu, viņi pievienojās dēļ tā, ka var nopelnīt naudu. Tā ir? Tā ir vai nav? Ko nozīmē nopelnīt vairāk naudu? Kāds grib nopelnīt vairāk naudu? Kurš grib nopelnīt vairāk? Tas ir vairāk. Viņam tagad ir vairāk, kā vakar viņš ir laimīgs. Laimīgs cilvēks pājēgs. Viņam viss ir labi. Viss ir skaisti. Ja jūs nezināt precīzi, kāpēc jums vajag nopelnīt 1000 eiro, ko jūs viņiem darīsiet, 2000 eiro, ko jūs viņiem darīsiet, 3000 eiro, ko jūs viņiem darīsiet, ko tas jums atrisinās? Lielākā daļa no cilvēku 1000 eiro atrisina gan jebkuru problēmu. Tā ir? 10 000 atrisina gan jebkuru problēmu. 100 000, man liekas, ka viņi atrisinās jebkuru problēmu. Tur sākas problēma. Man ir viens marketers, kurš nav pievienojies šai programmai, tikai vienīgi tāpēc, ka viņš nezinās, ko darīt ar naudu, ka viņš 88. līmenī. Muļķīgi, sakam, 1, 2, 3, tā tālāk. Tā kā šī ir svarīgākā lieta. Šo varbūt tās nevajag jums, ja jūs nezināt šodien atbildēt, bet šī ir lieta, kas jums ir obligāti. Ja jūs gribat sasniegt oktobrī savu, nezinu, tur 4., 5., 6., 7., 29. vienalga kādu līmeni, jums jāzina, kāpēc jūs to gribat sasniegt. Ja jūs nezināt, kāpēc jūs gribat sasniegt, nezinu, 4., 5., 6. līmeni, jūs nekad nesniegsiet. Nekad. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti vienkārši lieta. Kā lai īsti pasaka? Ja jums panākums, ja jūsu virzību šo te visu nevajadzēs tik daudz kā elpot, jūs nekad nesniegsiet. Nekad. Ja cilvēks nodarbojas ar sportu,
kad cilvēks nodarbojas ar sportu, paņemsim kaut kāds, nezinu, tur ultramaratonu distances, kur jāskrien 100 km. Man nav īsti skaidrs, kā tas ir, bet mans brālēns viens no cilvēkiem ir 100 km. Es saku, kāpēc tu skrien uz Valmieru? Var aizbraukt ar mašīnu. Ir Rīga Valmieru to skrējiens. Viņš mocās tur kaut kāds, nezinu, entās stundas, tur bez mazliet tur 8 vai cik. Es saku, tu mašīnu, ko tu mocis ar? Mocis mašīnu, riktenes kaut kā, viņi skrien. Bet ir tā lieta, ka tu sevi spied kaut kādas lietas darīt vairāk, un tu pārvar kaut kādas lietas. Un ja biznesā, tas nav tikai laimes, bet ja biznesā jums nav tas tik daudz kā elpot, tad nav variantu, tad nekas nesanāks jau. Kas notiek ar cilvēkiem? 75% no cilvēkiem, kas pievienojas laines, laikunēt, ja nav kādam network marketingam, viņi padodās tajā brīdī, kad uzrunā savus 5 kontaktus. 75% cilvēki izstājās. Kāpēc? Tāpēc, ka es aprunāju savu mammu, kur pateica, ka šis nestrādās Latvijā. Es aprunāju savu labāko draugu, kurš domā, ka es esmu jocīgs. Es aprunāju ar savu sievu, kur man pamet, jo es pievienojos lainas. Viss. Tajā brīdī es kļūstu kā eksperts. Tajā brīdī vairs neko nedaru. 75% cilvēki padodās no tā, ka cilvēki izsaka savu viedokli par šo projektu, vai jebkuru citu projektu. Padomājiet par to. Loģiski ir vieglāk, paņemsim, piemēram, ego. Nav grūti aiziet pie cilvēku parunāt par lainas. Tajā brīdī, kad tev kontā no lainas ir ienākuši 15 000 eiro, pasāst, ka tev var nepilnīgi izdarīt tas un tas un tas. Bet viņš nav Pokemons, viņam nav antenas, viņš nav teletūbis, viņš ir normāls cilvēks, kas kaut kādā laika periodā vienkārši darījis pareizas darbības. Tas, kas ir tīkla mārketingā svarīgi, ja mēs ejam uz to, ka šis 90 dienu plāns, svarīgākā lieta ir milzīga rīcība. Jo ko tas nozīmē? Tajā brīdī cilvēki parādīšu savu programmu. Tajā brīdī, kad jūs sākat rekrutēt savu komandu, ja jūs rekrutējat vienu cilvēku mēnesī, vienu cilvēku 2 mēnešos, jūsu komanda vispār neaug. Kāds ir jūsu izaugsmes plāns? Jūs pievienojat vienu cilvēku, tad jūs viņu strādājat. Jūs izaugsmi tādu. Tad jūs pievienojat otru cilvēku, jūs atkal viņu strādājat tieši to pašu, ko šito jūs strādājat. Pievienojat trešo cilvēku, jūs darat vienu tās pašas lietas, jūs darat vienkārši vēlreiz. Bet, ja jūs rekrutējat uzreiz, jums šiem visiem cilvēkiem ir jāstrādā, jums ir 3 cilvēki, kuriem jūs strādājat vienas un tās pašas lietas. Jums ir viena komanda, kas vienā līmenī. Ir vieglāk strādāt. Jo tad, kad jums ir komanda, jūs norekrutējat vienu cilvēku, pēc kādu laiku otru cilvēku, pēc kādiem 5 mēnešiem trešo, jūs viens komandā ir 1. līmenī, viens 2. līmenī, viens 3. līmenī. Jums ir 13 dažādas lietas, ar kuriem runāt. Jūs pats vienkārši sprāks no tā, ka jums ir super daudz darba. Bet svarīgākais, es vēlāk parādīšu, kādā brīdī ir, kāds ir tas plāns, ko mēs rekrutējam, ko mēs darām un tā tālāk. Jo mūsu 90 dienu plāns, tas, kas ir nākamais, ir balstīts uz cilvēku rekrutēšanu. Kāpēc? Ir vienkārši Jurijs stāsta. Lai saprast, kas ir noticis lielākā daļa no mūsu komandām. Ir kaut kāda naudas summa X, kas eksistē. Jūs esat pievienojis vienu cilvēku, jūs esat pievienojis otru cilvēku, jūs esat pievienojis 3. cilvēku, jūs esat pievienojis 4. cilvēku. Un viss šīs naudas summas Čehiju nopirkām, Poliju nopirkām, Itāliju nopirkām, vairs nav naudas. Ko es gribat? Mēs gribam Spānijā no tās pašas komandas vēl joprojām izžmiegt vēl ko pārāk. Nav runa to, cik tas projekts ir skaists un kāda peļņa tas nes, bet no sākuma man ir viņā jāinvestē. Tad man tā sula beidzās. Tāpēc, ja mēs nerekrutējam jaunu komandu, un rekrutēšanai patiesībā mums ir laiks turpmākie 3 mēneši, ja mēs to nedaram, tad sasniegt līmeņus, kas ir 4., 5., 6. oktobrī, ir neiespējami. Tas nekas nenotiks. Tas nozīmē, ka svarīgākā lieta, kas ir turpmākajos 3 mēnešos, ir jaunu cilvēku rekrutēšana. Un ko nozīmē jaunu cilvēku rekrutēšana? Lielākā daļa, kas šeit ir, piedodiet, par tie, kas strādā uz 100%, mēs nestrādājam 100%. Nestrādājam. Un tas ir pats trakākais, ka mēs laižam garām kaut kādu izdarījumu. Tāpēc šeit ir mans labākā drauga tēvs. Šo es vienmēr atceršos. Viņš nav manā komandā. Kāpēc? Tāpēc, ka es strādāju uz kaut kādiem dažiem procentiem, un es aizmirstu vienkārši neprunāties. Jūs negribat redzēt to brīdi, kad šeit ir jūsu sieva. Ko tu te dari? Eglons ir pieslēdz, ja? Tas ir traki, tāpēc svarīgākais, un tie, kas oktobrī grib sasniegt kaut ko vairāk,
būs tie, kas sasniegs rekrūtējot cilvēkus. Jo doma ļoti vienkārši. Ja mēs esam viens pats komandā, nav problēma sasniegt 4. līmeni. Viens cilvēks strādājot, tur sasniegt 4. līmeni. Viens nopirkt mākoņus, otrs, 3., 4. sasniegt 4. Šis bizness ir uz apvienību, kā tādu, jūs veidojat savu komandu. Jo, vai šeit ir kāds ir pievienojies, teiksim, marketeri, vai kāds jums ir pievienojies, lai mūžam strādātu? Šīs programmas pamatdoma un pamatjēga ir nestrādāt mūžam. Ir aizvietot sevi, duplicēt sevi, lai 7. 8. līmenī varat vairs neko nedarīt. Tāda ir doma. Mans mentors Ulds, kur viņš ir? Kur viņš ir? Rekrūtē. Es zinu, ka viņš nerekrūtē. Viņš rekrūtē. Tā doma ir tāda, ja mēs gribam, lai šis viss dublicējās, tad mums ir jārekrūtē cilvēki, viņi jāizglīto, viņi jārekrūtē cilvēki, viņi jāizglīto, tad mēs varam neko nedarīt. Jo savādāk, ja mēs tirgojam tikai vienīgi klaudus, un gribam tikai vienīgas klaudiem, tad viss, notirgojam 10 klaudus, sasniedzam līmeni, viss, notirgojam 10 klaudus, sasniedzam 10 līmeni, viss. Ko jūs darīsiet pēc 10 gadiem? Tirgosiet 10 klaudus, sasniedzat līmeni. Tirgosiet 10 klaudus, sasniedzat līmeni. Jūs laiku to darīsiet. Tāpēc svarīgākais šeit ir rekrutēt cilvēku. Un kamēr tas ir tā kā dzērim jāiekaļ galvā, tas ir svarīgākais. Bet ko dara cilvēki rekrutējot? Es iedošu vienkārši piemēru, ko dara neprofesionāli rekrutēt cilvēku un ko dara normāli. Neprofesionāli rekrutēt cilvēku darīja no sākuma es, kad es satikos saviem daudziem draugiem. Pirmais teksts, ko es darīju, uzreiz izdodu kādā datoru un skaldīju prezentāciju. Neprofesionāli ir postot bildes tikai vienīgi laikonet. Laikonet ir man dzīve, laikonet no rīt līdz vakaram, laikonet, tikai laikonet, es mīlu laikonet forever. I love you, laikonet un tā tālāk. Un tad jūs kādam draugam zvanat. Čau, klausies, satiekamies. Tāpēc jūs kā manieks, jūs debīls ar laikonet. Mūsu dzīve nav laikonet. Jums ir dzīve, laikonet ir instruments, no kā nopelnīt naudu. Nekļūsiet par maniaku, kurš vienkārši kur ir laikonet. Tikai šērojam bildes, kas ir no Erika Vorī, tikai Lainas Latvija, kodas office bildes ar tādu laikonet. Nekļūsiet tik traks tajā visā. Cilvēki no tādām lietām baidās. Piekritīsiet. Bet nu tā ir. Tas tieši tā ir. Ielieciet kādu bildi, ka jūs makšķerējat. Otrdienā 3 pa dienu. Cilvēku zēs prasīs, kā tu tā var atļauties makšķēt 3 dienu, man jāstrādā. Atnāk 4 paklausies, izstāstīšu tā. Ielieciet tādas bildes, nekļūsiet vienkārši traks, kurš laikiem. Nu rīta 7 jau laiknet, 23 laiknet, protams, ir super aizņems. Tā kā svarīgākais ir milzīgs sprādziens uzreiz jūs komandā. Šis ir kaut kas, ko es izvilku no savu profilu ārā. Šis ir mans laiknet back office. Kāpēc es izvilku ārā, lai es saprastu? Tā kā mēs sākām pirms... es neraudu. Atskošu. Skumstu. Tā kā mēs sākām pirms pusotru gadu, nevienā nebija jausmas, kā šo visu darīt no tālāk, bet lai saprastu to masīvās rīcības jēgu, tā tālāk. 10 no saviem 14 tiešajiem marketeriem es pievienoju 1 mēnešu laikā. Tad visur ir 10 datums, var tatāk apsīkot 10 mēnesis. 1 mēnešu laikā. 1. Tā doma nav man tagad jums parādīt un palielīties, ka es esmu pievienojis tik daudz marketers vai tik maz marketers, bet doma, lai jūs saprast, ka tam visam ir kaut kāda jēga, jūs to norekrūtējat uzreiz, tas jūs uzreiz viņiem visiem varat strādāt. Jo, ja jūs rekrūtējat vienu, jūs viņu čubinatēs strādājat, jūs pats kaut ko rekrūtējat, čubinatēs strādājat, kaut ko norekrūtējat, čubinatēs, ar to čubinatēs, šito pats vēl rekrūtējat, tam no jēga. Vienkārši no sākuma rekrūtējam un pēc tam strādājam. Rekrūtējam un tad strādājam. Ok? 90 dienu plāns, lai šo plānu vispār sāktu īstenot, ir dažas svarīgas lietas. Vieta numur 1. Lai jūs sāktu rekrūtēt, ir jāskatojas mentāli. Ko nozīmē mentāli? Nu, ir cilvēki, kas jums mēģis. Mēģis? Tā, mēģis. Kas gribēs jūs teikt, paldies, nē, šī iespēja pārāk labi, lai tas izklausītos priekš manīm, neesmu kaut tā dzīvē pelnījis. Tā cilvēki pateiks. Būs cilvēki, kas jums teiks, nu, ir jau, zin kā, Latvijā viss izdarīs, šeit vairs nav ko darīt. Būs cilvēks, kas teiks, ka, nu, ziniet, kā esat dzirdējis, ka Lainas ir kaut kāds savs sekta, viņi tur sadodās rokās, dejo un tā tālāk. Tā ir. Katru ceturtdienu mēs ejam lejā pie Ozola. Ja esat redzējuši filmu Avatārs, un tur dzied
Mēs ejam lejā tādu darām laimes. Tas ir tā, lai labāk būtu, lai no rīta pamostoties mēs jūtamies labi un forši un tā tālāk. Bet šeit nav nekādas sektas, šeit nekas tās raksts nenotiek. Bet jums jābūt gatavam mentāli izturēt 90 dienas, jo 90 dienas ir jebkura networka pamata principā. Tas ir 90 dienas. No 90 dienas smags darbs pret to, lai jūs varētu pēc tam neko nedarīt. 90 dienas. Ja jūs spējat izturēt 90 dienas strādāt, aizmirstiet, pēc tam jūs varat neko vairs nedarīt. 90 dienas. Es negribu saukt procentus, lai kādām sabojātu varbūt tās dienas tā tālāk, bet cik daudz cilvēku iztur šīs 90 dienas. Jo 90 dienas nozīmē strādāt. Nevis 90 dienas, šodien ir foršs laiks paveikošu. Vai šodien ir foršs laiks aizbraukšu ģimeni atpūsties. Vai šodien ir foršs laiks atkal aizbraukšu paveikošu. Vai šodien ir foršs laiks, ko darīšu? Paveikošu. Šodien labs laiks paskrēdīšu. Šodien labs laiks braukšu uz copu. Šeit nav runa par laikapstākļiem, nav nekādas nozīmes to, cik jūs kļūstat veiksmīgs. Tad, ka jūs sasniedzat 5-6 līmeni, nav problēma, jūs varat braukt veikot. Bet 90 dienas, ticēt vai nē, šie divi dzēni aizmirst, paziet, ka viņš dzeltenā krekla egons. Bet viņš nav nekāds pokemons, normāls čels. Normāls čels. Paprasiet, vai viņš 90 dienas nav rāvis. Viņš ir vairākas reizes, kā 90 dienas rāvis. Tagad nav problēma, tu pelni, maizīties sanāk. Kaut ko uzsmērēt, viņš var uzsaukt kādiem maizīt arī. Sanāk, tagad var atļauties veikali, bet tev ir kaut kādā brīdī kaut kādas lietas ir jādara. Kaut kādā brīdī. Un tās jādara masīvā rīcībā, tas jādara tā aktīvi daudz un kā trakam. Otrā lieta, jūs jābūt ir fiziski sagatavotam. Lai jūs noraut 90 dienas nav. Ceturtdien man kāzas, es braukšu uz kāzām. Nav kāza, nav bērni, nedzimst, neprecās, nesvin dzimšanai, neko nedara. 90 dienas. Kā? Es zinu, šis man labākais ir Samersons, vai kas te būs? Pozitīvs. Viņš katru gadu ir. Katru gadu viņš ir. Aizbrauks nākamgad. Nekas to nepazudīs. Viņš būs tur patās. Dzimšana dienas, Jāņi, vēl kaut kas. Jāņi vispār ir traks lietas. Visiem jāsnien ir Jāņi. Cik ir Jāņi šeit? 5. Ko jūs pārējie dariet? Ko jūs svinējat? Viens nesvinēja. Ko jūs tur dariet? Neies pie manīm ciemos, ne pie viņu tā tālāk. Jūs bezjēgā dzērāt alu tikai tāpēc, ka tā ir pieņemta. Kāpēc? Priekš kam? Jāni, es nesvinēju, bet man visi gribēja pierunāt, lai es svinu, tā viņš nevar veikt čatīt. Tu malācies, tu paspēdīši tur rūp. Vienīgais. Super. Vēl svini? Vēl svini? Okay. Tagad, šī ir lieta, ko visi nevar. Tas, ko mēs mēģinām pēdējā laikā izdarīt, oficiāli, neoficiāli, bet ir divas stratēģijas. Viena stratēģija, kas ir nocīta smagākā, ir sastādīt savus 100 kontaktu sarakstu. 100 kontaktu sarakstu, kuriem viņi aprunāties. Negribu saukt procentus, bet lielākā daļa netiek galā ar 100 kontaktu sarakstu. Viņi padodās šim projektam tajā brīdī, ka man ir jāsēž un jāraksta 100 kontaktu. Tāpēc ir otra stratēģija, kas ir 3 kontaktu saraksts. Ar to arī neviens netiek galā. Tad ar ko mēs varam tikt galā? Ir 3 kontaktu saraksts, jo viņam ir jābūt kaut kādam. Ja mums nav nekāda saraksta, nav nekādas saprašanas, es vienkārši šeit caur saviem Facebook draugiem un rakstu tiem, kas ir online. Tur nav nekāda kārtība, tur ir haos, nekas. Man patīk vecās skolas cilvēki. Tie nav gados vecāki, vienkārši ir vecā skola, kuri veido dosie. Pēteris, Jurijs šo iemācīja. Vizīte numur 1, tikšanās numur 1 tajā datumā, tikšanās numur 2, atzvans, tas. Es zinu par katru cilvēku, kas man kurā brīdī jādara. Iedošu otru pusi cilvēkiem. Mācam tur, tam zanam, tam piezvanam, to es atceros, tas notiek tā tālāk. Pierakstīju, nē, es visu atceros galvā. Pēc 3 dienām piedzēros, kas palika galvā. Pohas man saraksts, kurš vairs nav. Lūdzu, dokumentējiet kaut kādas lietas, kam jūs ko zvanat, kam jūs ko sakat, kur jūs ko izdarat un tā tālāk. Kamēr tas netiek darīt, tomēr ir haos. Ir milzīgs haos. Jo, ja mēs gribam aprunāties ar 4 cilvēkiem, nav problēma, jūs droši vien, ka viņus visus 4 spējat atcerēties. Bet ja jūs gribat aprunāties ar 50 cilvēkiem, jūs nespējat vairs saprast, ar kur jūs esat runājot, par ko, kas, ko, kā un tā tālāk. Un labākā lieta ir, nekļūstiet par network marketing padibēni. Nekļūsiet uzbāzīgs cilvēkiem. Ja tu nepievienojas man, tad viss es tev dzēšu ārā no Facebook, tu neesi mans draugs vairāk. Aizmirst pastus, jo čau, cauri.
Lainas nav dzīve. Jo es zinu, ka ir cilvēks vienkārši kurina no savus kontaktus, viss. Ja nav lainas, tad nekas, tad mums vienkārši ir naids turpmāko visu dzīvi. Lainas vienkārši ir iespēja, vienkārši aprunāties ar cilvēku. Jo viss vienkāršāk pārdot ir nepārdodot. Tā ir. Jo, ja mēs ejam pārdot lainas, jūs kļūstat par pārdevēju, kas tirgo kaut ko. Ja jūs vienkārši savu čompu sateikties, iet pirtī, papļāpājat, sateikties otrā reizē, parāda, cik viss forši notiek, vienkārši neuzspiedoši runāties, tas viss notiek daudz vienkāršāk. Tajā brīdī, ka jūs kurinat un mācat viņam balans programmu, karjeru, šodien kļūsim miljonāri, pelnīsim daudz, brauksim uz Mallorku, dzīvosim. Saprātīgas lietas. Jo es saprotu, ka lielai daļai, kas sāk šo biznesu, ka viņi saprot to potenciālu, uzaugt tādas milzīgas olas, ka mēs varam liekas, ka mēs varam visu izdarīt. Bet tā, ka jūs runājat ar savu draugu, un taču lūdzu izpūtiet viņus un esiet vienkārši normāls cilvēks. Bet tā, ka jūs esat normāls cilvēks, normālā sarunā, tad cilvēki arī jūs normāli saprot. Ja tā, ka jūs viņam mēģināt ietrikot to, ka mēs tuļi būsim miljonāri, nu šis nav šodien iestājās rīt kļuva miljonārs projekts. Tas ir lohatrons, ir loterijas biļetes, logolas, tad jūs šeit var nokļūt tā tā. Svarīgāka lieta par 90 dienām ir kas, jūs no sākuma cilvēki rekrutēja, pēc tam jūs šo pašu cilvēku pievienojat, jo viens normāla lieta ar cilvēku satikties un rekrutēt ir līdz 6 reizēm. Tas ir normāli, kad jūs to cilvēku satiekties, kad jūs vai ne pats satiekties, vai es viņu atvedat uz šādiem pasākumiem, kad cilvēks saka, ok, man liek padomā. Tas ir normāli. Jūs nedrīkst būt, kā teik padomā, pasies, tu normāli cilvēki, mēs no teltu bija vien malci, vā! Jūs pašiem ir šai fāzes, viņam ir šai korķis no tālāk, un nākamajā dienā viņš neceļ vienkārši jūsu telefonu numuru. Ja jūs ir izdzēsis, ja bloķējis un tā tālāk. Esiet normāls. 6 reizes jūs ar cilvēku satiekaties, pastāstat, katram cilvēkam ir kaut kāds laiks, lai viņš sagramo. Andrim, lai viņš pievienotos lainas, vajadzētu cik? 9 mēnešus. Es arī vien nesāju Andri tagad. Es ceru, ka 9 mēnešos iznāks kaut kas normāls. Zīmē? Man tas maziņš? Es zinu, zīno iznāks. Okay, 9 mēnešos, lai pieņemtu lēmumu, nav, jo lēmums ir 2 datumi. Viens datums es iestājos, otrs es pieņemu lēmumu strādāt. Tie ir 2 dažādi datumi. Tie ir pilnīgi 2 dažādi datumi. Iestāšanās nav tāds pats, kas strādāšana. Bet piedodiet, lielai, es domāju, ka visiem šeit ir 350 eiro, lai iestātos jebkur. Tam nav nekāds mūsu. Tas patiesībā tas ir tas, cik labi jums tiek ietirgota ideja konkrētajām dienām. Bet tā, ka jūs pats sapratāt, atnācāt vienreiz. Iespējams atnācāt uz lielo pasākumu, iespējams atnācāt uz Prāgu, iespējams uz Turīnu, noteikti lielā pasākumu, kur jūs vienkārši redzējāt vizuāli, kas notiek pasaulē. Tāda jums atnāk tā skaidrība par to, ka ok, ir jāmoc. Un svarīgāk par to, kad ir jāmoc, ir tas jūsu kāpēc es par šo visu daru. Ja jūs vienkārši darat tāpat vien, for fun. No, for fun ir for fun. Nu, tas tā plauksiņu koku uzpār par priekam pareizi. Nu, tas nav interesanti. Cool. Ejam tālāk. Ja mēs skatāmies katru jūsu konkrēto mērķi, katru jūs konkrētais mērķis, paņemsim karjeras līmeni, kas ir, ja jūs šodien sākat, ir garantēts, ja jūs darat, oktobrī sasniegt vismaz karjeras līmeni 4. Tas ir kā minimums. Es jums parādīšu, cik tas ir vienkārši. Karjeras līmenis 4, jūs izmaksās dod aptuveni 2000 eiro. Tas ir ok? Nu, es zinu, ka cilvēkiem plemējās, ja mēs runājam par 15 000, kādam varbūt tās nemotivējam, mēs runājam par 200 eiro, tad 2000 eiro ir kaut kas tāds, kur es varu ielēt degvielu, paņemt veļas mašīnu līzingā un samaksāt savu telefonu rēķinu. Ne? Sanā? Apmēram. Paēst. Tas ir no sievas valdes. Līdz džastam vajadzēja. Lai nopelnīt 2000 eiro, karjeras līmenis 4 ir 60 000 shopping punktu. Lai saprastu, tie, kas saprot, kur rodas shopping punktu, saprot, kas nesaprot, izstāstīšu ātrumā. Kāda pieslēgtā kompānija par tādu summu, kā jūs pieslēdzat tajā mēnesī, tādā summā jūs saņemat punktus. Katrs marketeri, kas pievienojās tādā summā jūs arī saņemat punktus.
Katrs pirkums, kas ģenerējas, arī ģenerē punktus. Viss. 60 000 shopping punktu. Ja jūs sākat šodien, ļoti vienkārši, kas jums ir jāizdara? Ir vajadzīgi 3 cilvēki, jo šī programma ir balstīta to, ka es palīdzot citiem, pats varu tikt uz priekšu. Tā ir? Es nevaru tikt uz priekšu, vienkārši viens pats un citam nepalīdzēt. Lai sasniegtu karjeras līmeni stabilu 4, jums ir jāpalīdz 3 cilvēkiem sasniegt karjeras līmeni 3. Karjeras līmenis 3 ir 25 000 punktu. Nozīmē, ka jums jau būs vairāk nekā 60, jums būs tur 75, es nemaldos, tā ir? Lai es sasniegtu šis cilvēks, lai sasniegtu karjeras līmeni šo, kas ir jāizdara, viņam ir jāpalīdz 3 cilvēkiem sasniegt otro. Lai sasniegtu karjeras līmeni 2, jums ir jāpalīdz katram no viņiem mēnesī sasniegt karjeras līmeni 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reiz 3, 18. Jums ir 18 cilvēkiem jāpalīdz sasniegt karjeras līmenis numur 1 oktobrī. Lai sasniegtu karjeras līmeni 1 oktobrī, lai saprastu, cik tas ir sarežģīti. Lai jūsu komandā būtu 18 cilvēki, šī te projekta, nosīt tas saucamais L vai A, skaits, kas jums ir jāaprunājas ar cilvēkiem, ir proporcija 1:4. Katrs 4. cilvēks, ar kuru jūs aprunājaties, pievienojās šeit programmai. Katrs 4. Lai jūs pievienot savu komandā 18 cilvēki, jums mēnešu laikā ir jāaprunājas ar 80 cilvēkiem. Tā ir? Tā ir? 80 cilvēki. Tas nozīmē, ka vidēji dienā ir 3 prezentācijas. Ja? Cik? Tās ir 3 prezentācijas dienā. Paņemsim atpēc slaidu. Jūs jau neesat viens. Jums ir apakšējā rindā, šeit vajadzīgi pievienot 18 cilvēki. Nav runa par to, ka šie kaut ko pirks, šie kaut ko pirks, šie un šie. Jūs esat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uz 13 cilvēkiem jums oktobrī ir jānovada 80 prezentācijas. Tas ir katram jānovada aptuveni 8. Ja? Tas ir katru 3. dienu, kādam jānovada prezentācija. Nedēļā tās ir 2 līdz 3 prezentācijas. Jūs ko gribat teikt, tas nav iespējams? Tas ir oktobrī. Līdz oktobrim tas ir jāizdara. Līdz oktobrim ir jāizdara šis te, kas ir šie 3, kas ir jūlijs, un šie te, kas ir augusts. Šīs te lietas jums jāizdara par jūliju augustu. Šis te, viss jau ir oktobrī, kas jums garantē sasniegt karjeras līmeni 4. Karjeras līmenis 4 jums dod 2000 eiro mēnesī. Un jums ir nevis nopirkts uz klaudiem viss, bet jums ir apvienība. Jums ir pāri pa 20 cilvēku apvienība. 20 cilvēki, kas ir tik, cik sēž šajā pusē. Aptuveni. Es gribu teikt, ka šajā pusē sēdošie cilvēku čupa nevar uzģenerēt vienā mēnesī 60 000 shopping punktus. Labi? Un viss sākās to, ko jūs darīsiet pirmdien. Pirmdien beidzās, svētdien beidzās mēnesis, pirmdien mēs varam sākt atpūsties. Beidzās sasniedz apsver mēnesis, varam sākt sēdēt, neko nedarīt, jo kāds kaut ko ir sasniedzis, kāds nav sasniedzis, tie, kas sasniegs, tie svinēs, tie, kas nesasniegs, tie bēdāsies un tā tālāk raudās, vispārējais lietas, kas tur izriet. Bet būs kāds, kurš ņems šo visu pierē un no pirmdienas sāks bliest. Mums ir laiks, 3 mēneši sagatavoties nākamajam periodam. Un ticiet vai ne, mēs Itālijā gatavojāmies 13 mēnešus. Viņi pienāca super ātri. Tagad mums līdz Spānijai ir laiks sagatavoties 3 mēneši. Vienalga, vai jūs esat šodien šeit, vai jūs esat jau sācis vakardien, vai sāksiet rītdien, mums ir 3 mēnešu laika no 0 pozīcijas. Visiem ir iespēja sasniegt vismaz karjeras līmenis 4. Un tas nav daudz. Karjeras līmenis 4 lielākajai daļai ļauj vairs nekad neatgriezties savā darbvietā. Un tad iedodiet,
es zinu, ka šeit ir uzņēmumi īpašnieki, kuriem ir darbinieki no tāda, kur gribētu darbinieki neiet prom. Bet karjeras līmenis 4, jūs garantējat 2000 eiro mēnesī. Tad iedodiet lūdzu iemeslu novembrī, lai jūs celtos 8 no rīta, mīnus 25 grādos un iet uz darbu. Šis nav sapnis, šīs ir reālas darbības, kas ir jāizdara. Viss sākās ar mūsu vienkārši cilvēku rekrutēšanu. Kā rekrutēt, ko teikt, kā uzrunāt, tas ir pēc tam cits apmācības, kurās mēs ejam cauri, bet šis ir reāls plāns, bet kas prasa kaut kādas lietas, kas ir sagatavošanās, mentāli, fiziski, mums jābūt gatavam, mums jābūt sarakstam un tā tālāk. Tas iespējams visiem. Man patīk, Jurijs man īstenībā ir vienīgais, kas tā kārtīgi man motivē. Un, man patīk Jurijs stāsts par to, ka šis bizness ir ilgtermiņa, un lielajā daļā no cilvēkiem, kas ir jaunieši, viņi grib šodien iestāties, nākamnedēļ atsist ieguldījumu, un mēneša beigās nopelnīt 1 miljonu. Jo savādāk tas viss nestrādā. Tam nav jēgas savādāk. Ja pierādāt, šis ir kaut kāds nedaudz ilgāka termiņa projekts. Un normālā gadījumā liela daļa no šīs nozares tieši par laikmetu, kad mēs runājam, tas mērķis, kas ir jāvēl šim projektam, ir 2 gadi, lai jūs vairs nekad dzīvē nestrādāt. Nekad. 2 gadi ir brīdis, kad jums jāsniedz karjeras līmenis 8. Jūs zināt, ka reiz 8 ir seko vēl 8 līmeņi. Ne? Ir 8.1, 8.2, 8.3. Dotajā brīdī pasaulē ir pirmais čāls, kas ir sasniedzis jau 8.3. 8.3 jūs mēneša ienākumi ir kaut ko tuvu pie 1,5 miljonu eiro, cik saprot? Ne? Jūs par to, ka jūs viņu sasniedzat, jūs saņemat, nezinu, tur ļoķēņu, jūs saņemat tur kaut kāds muļķības. Pat trakākais, kad ar šo cilvēku viņš būs Latvijā, jūs varat parunāties, un tas viss ir reāli, tas viss ir īsts, un tas nav nekas tur mistiski izdomās ar tādu. Viņš tikpat īsts kā Egons, pazies, viņš ir normāls čāls. Viņam viss, viņš ir ok. Un tāpatās būs cilvēks, ies mājās, domās, tas labāk ej tirgot savas veļas mašīnas vai ko, es zinu, ka saņemšu savus tur 2000 eiro mēnesi, man viss dzīvē būs skaisti un forši. Bet cik ilgi, kādu drošību cilvēki pievienot ar šiem projektiem, viņi prasa, kur drošība? Bet kur ir drošība strādājot savā darbā? Tev atlaiž, un kur paliek drošība? Nav drošības. Nav? Vismaz ārā. Šis te projekts neprasa no jums iet prom no darba. Pasaka Dievs, nedariet to nekādā gadījumā. Vienīgais, ko jūs iegūsiet to, ka jums nebūs līdzekļi iespējams no sākuma, ko dzīvot. Jo, tā, kad mēs aizjām no darba, ko mēs darām? Mēs domājam, ka mēs varēsim satikties ar kādiem saviem draugiem, kuri strādā. Bet visi vēl strādā. Mēs nevaram viņiem satikties. Mēs nevajag iet projām no darba. Vajag aiziet no sākuma savus ienākumus no lainas, tad jūs iet prom no darba. Šajā gadījumā šis ir kā papildus darbs no sākuma, ko es varu darīt. Tas tā. Paņemam savus telefonus. Normāli tēma ir visiem savs vietārums. Ņemam. Un šeit nav teātris, viņš doj. Telefonu. Nu kā kurā telefonā, kādā viņi sauc par S-Planner, kādā viņi sauc par Google kalendāru, kādā viņi sauc par kalendāru, tā tālāk. Atrat vaļās ar kalendāru. Visi atrat vaļās ar kalendāru. Visi. Goši. Kas tur ir? Es to saprotu. Viņš ir vienkārši no vecās skolas, kuram vēl projām nav telefons, viņš zvana ar telekartēm visām pārējām lietām. Plānotā izvēle. Paņemat rītdienas datumu, kur ir 30. datums, nospiediet plusiņu, labajā apakšējā stūrī, dušiem visiem jums ir plusiņš. Pie nosaukuma, kur ir tēma, ko jūs darat, rakstiet Rekrutēt. 8:00. Un tajā brīdī, un tur, kur apakšā ir jums iespēja atkārtot katru dienu. Un viss, un saglabājiet. Šī ir tīrākā sejas disciplinēšana. Nenormāli labi strādā. Ziniet, tā, ka jūs staigājat ar līku muguru, kā man bērnībā liek valkāt tos taurinīšus, tāds. Viņi dur mugurā. Ar rekrutēšanu tieši tāpat. To katru dienu. Jārekrutē. Jo ir dienas.
rekrutē. Tas ir tā kā atlasīt jaunus kadrus. Jo ir dienas, kurās jūs negribās to darīt, bet mēs runājam par 90 dienu plānu. Tas ir katru dienu darbs. Katru dienu. Atgriežoties pie labi teicami un izcili, ka mēs gājām. Kā jūs domājat, cik tikšanās dienā vajadzētu novadīt, lai jums būtu izcils rezultāts? 5 pietiks. Kvalitatīvs 5. 5 tikšanās dienā sākumā masīvā darbībā. Tas ir vajadzīgs. Ir jāziedo kaut kāds, piedodiet, ir jāziedo kaut kāda sava niere, ceļi, osteohondros, nezinu, cits nosaukums var. Ir jāziedo kaut kādas savas lietas no sākuma masveidā. Jums ir jābūt aktīvai darbībai no sākuma, lai kaut ko sasniegt. Mēs nevaram rekrutēt vienu cilvēku nedēļā un cerēt, ka mūsu komandā kaut kas uzsprāgs. Šī nav programma, kurā es atradīšu savā komandā 5 muļķus, kas man izveidos biznesu. Šis tā nestrādā. Šeit ir vajadzīgi cilvēki, kuriem es gribat strādāt kopā, bet jādara uzreiz masīvi un daudz. Un tas nav nemaz tik grūti, ticiet vai ne. Jo lielākā daļa, pat Egons, kas rekrutē daudz, un pat Jurijs, kas rekrutē daudz, lai es nodītu savus 5 tikšanās dienā, nu tas prasa, tas tikai liekas 5, tas ir milzīgs darbs. Es varēju izturēt 10 tikšanās dienā nedēļu. Mēs sakam tā rekrutēt, 10 tikšanās dienā, bet nedēļu. Viss. Man beidzās kontakti, man beidzās enerģija, man nepietiekāši laika to visu darīt. Tāpēc 3, pat 1 tikšanās dienā, atdomājiet, jūs aprunājaties nākamo 3 mēnešu laikā 90 cilvēkiem. Ar 90. Katrs 4. iestāja. Jo jums ir ko parādīt. Jums nav ko parādīt, atradiet pie Egona. Karieras līmenis 6, parāda kontu, bam. Atradiet pie Jurija, atradiet pie kā to sauc, Raimonda, pie Kristapa, pie Marija, pie Klāras, pie Garā, pie Kārļa. Atradiet pie cilvēkiem, kas ir kaut kādas lietas sasnieguši īsā laika termiņā. Un viņi visi jums palīdzēs, neraugoties to, kādā apvienībā, kur jūs tur kosmosā atrodaties. Visi jums var palīdz. Un, ja jūs atradat cilvēku, kuram jūs parādat plānu, ka jūs 90 dienu laikā nopelnījāt 2000 eiro turpmāk pasīvu mēnesī, un viņš negrib to darīt, tad dodiet man vienalga, ko. Es esmu gatavs podus tīrīt, ja es varēšu nopelnīt vairāk, ka es tagad pelnu. Nav nozīmes darbām, bet cilvēki vienkārši saprot, jo šis kaulis nelauž. Šis darbs nav tā, ka man ir jārok lāpst. Es nekad nevarētu būt celtnieks, jo es no tā neko nesaprotu. Es esmu zāģējis sījus, kurus pats stāv. Tik daudz es saprotu no celtniecības. Un šeit vienkārši ir cilvēki, kas ir kaut ko nopelnījuši, vienkārši ļaujiet, lai viņi jūs palīdz tajās lietās. Un nav jautājums, ja tas ir viegli, jo tam nav jābūt viegli. Šis esat jūs. Šie ir jūs visi draugi. Jo jūs aprunājaties viņiem pirmajā. Ticiet, nē, jebkurš no jūsu draugiem grib, lai jums neizdodas. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jums izdosies, tad viņi paliks muļķu lomā. Jo tas nestrādās, kāds viens nelietos, tas ir neiespējami. Ja jūs draugus pievienojat, forši, cik daudzi pievienojuši savus draugus? Kurš ir pievienojis vairāk kā 5 savus draugus? Kā laiknot marketers? Nav problēma, kartiņas izgriež. Ir kāds pievienojis vairāk kā 5 marketers, draugus, tā kā tuvākos? Nākamgad? Loģiski. Tā, ka jūs nopelnīsiet naudu, viņi visi gribēs iestāties no tā. Nav par to. Nozīmē, ka šeit ir visi jūs draugi. Kas ir šeit? Visas jūs bijušās. Bijušie. Jūs visiem aprunājāties. Jūs varat turpināt viņu nest. Un trakākais, ka šajā bildē ir jāsaprot to, ka tas kamols, kas paliek, viņš paliek ar vien lielāks. Viņš jau neko nepazūd. Viņš paliek ar lielāks, un lielāks, un lielāks, un lielāks. Un ja jūs nenāktu uz šiem te pasākumiem, kas ir mums katru otrdienu, katru ceturtdienu, nebraucat uz Ēriku un tā tālāk, jūs neizprotat šī te nē jēga, jo šeit visiem cilvēkiem ir nē. Un šeit nav tā, ka kādam pēkšņi viss pateica jā. Katram ir savu kaut kāda nē nasta, kas ir jānes, un tas ir normāli. Uz to ir balstīts šis te biznes. Bet ja mēs runājam to, ka jums ir iespēja, ja potenciāls pelnīt, nezinu, no 1000 līdz 100 000 eiro, tam nav jābūt viegli.
Nu, tam nav jābūt viegli. Viegli ir iet darbā katru dienu, jo tu zini, ka tev kaut ko uzliks darīt, tu izdarīsi to, ko tev uzliek darīt, un tad tu saņemsi par to, ka tev uzliek kaut ko darīt. Tur nav nekas jādomā. Tas ir viegli. Lai es nopelnītu 1000 līdz 3000 eiro mēnesī, tam ir jābūt grūti. Bet vēlas prāvas, tas ir tā vērts. Apsiet Egonam, 6. līmenis. Viegli? Bišķi jāpapūlās ir kaut kas. Bišķi jāpolās. 5 prezentācijas dienā. Labi jūties? Zini kā, es zinu to, kad katrā ziņā moments ļoti vienkārši. Mēs ejam uz mērķi. 6. ir sākums. Ja mēs runājam par to, ka pēc 4. līmeņa šī programma kļūst interesantāka, tāpēc, ka līdz 4. līmenim lielākā daļa strādā, lai nopelnītu sev, kas tev vajadzīgs, lai tu varētu dzīvot, izdzīvot un tā tālāk. Ja kāds, ko iet no darba prom un tā tālāk. Pēc 4. līmeņa, piedodiet, ka jūs sasniedzat 5000 plus eiro mēnesī, jūs vairs nedomājat, kā izdzīvot. Jūs domājat, kā šo biznesu attīstīt, un jūs fokus, jūs pilnīgi savādāk uz kādām elementārām lietām. Jo šeit programmē, es zinu, ka var tās grūti sagramot, ja vecais labais stāsts. Ja es pelnu 500 eiro, es ticu, ka es varu pelnīt 1000. Ja es pelnu 1000, es ticu, ka es varu pelnīt 2000. Bet ja es pelnu 2000 eiro mēnesī, es neticu, ka es varu pelnīt 100 000 eiro mēnesī. Bet tāpēc ir šī karjeras trepa, tas laika pieradījumi pie kādām lietām, kuras tu vari nopelnīt. Lainas programma līdz 8.8. Toreiz pasaulē nav sasniegts, bet tur ir 25 citroni mēnesī. Man liekas, nu, cik? Arī piedodiet, 15. Nu, nesanāks. Viņi dod iespēju mums pelnīt. Būs vēl līmeņi. Domā? Tu tā domā? Ar tiem nepietiks. Vecais labais. Šis ir tā kā teiciens. Iedošu piemēru no Andra. Viņš man arī stāstīja šo joku. Pa sevi nedrīkst stāstīt. Tajā brīdī tu iepazīties ar meitenēm, un viņi uzreiz ir gatavi braukt pie tevi mājās. No rīta tāpat nav interesanti viņi runā. Viņi nav neko vērti. Tā bija? Tajā brīdī, kad tev ir interesanti šo meiteni lemt, tā viņš stāstīja pēc tam, bija otrs stāsts, ko viņš man stāstīja. Pēc tam, ka viņš ilgi cīnījās, lai dabūtu vienu dāmu, vienu mēnesi, otru mēnesi, tur izdeva visu sevi, tur bija labākais, un tur darīja visu no tā, pat frizūru nogriez un tā tālāk. Pēc tam tā dāma ir krietni vērtīgāk tevi. Jo vecais stāsts ar to, ka viņš aizgāja līdz Justam, iekāpa taksī, aizbrauc pie viņas, nu rīt aizbrauc prom, nu bezvērtīgi, nav interesanti. Viss, kas nāk viegli, nav vērtīgs. Tāpēc, ja jūs domājat, ka šī programma piedodiet, ja es varbūt tās kādam laužu šodien, un kāds varbūt tās būs manim dusmīgs, jo es zinu, ka šeit ir ļoti daudz, kas nav marketeri, un kāds varbūt tās dusmīgs to, ka Jāni Kutas man nogrās jauniņo. Bet jebkuram ir jāsaprot, ka šī programma nebūs vienkārši. Bet ticiet vai ne, nopelnīt naudu tas, ko piedāvā Lainas, jo viņam ir sviras princips. No sākuma tev jāgūt daudz laiks, daudz enerģiju un daudz darbu, maz pelnīs, un tad pretī nāk mazs darbs, maz enerģija, ceturtdienās kaut ko priekšā pamūdēt, un saņem naudu. Tas ir otrādā. Bet nevar gribēt neuzlocot piedurknes, nenopēršot ceļus, nepārsitot muti. Kaut ko šeit nepamīt. Tas prasa kaut kādu savu laiku. Es mēģinu tā ļoti krāšņi jums izstāstīt, lai es saprotu, ka šeit ir jāstrādā. Galvenā doma. Strādā šeit. Nā. Ir viena ļoti vienkārši lieta. Ir vienkārši jādod mizā. Turpmākie 3 mēneši, stratēģijas pamat būtība, rekrutēt, dot mizā ar kārtīgu enerģiju, tad viss sanāks. Negribat darīt, nedariet, gribat kaut ko varētu sasniegt vairāk. Tiekamies Mājorkā jau novembrī. Tagad braucam arī novembrī. Jā, loģiski. Jūs zināt, ka Lainesam ir savu clubhouse, kas ir Mājorkā milzīga vila, kur var braukt regulāri atpūsties. Ja jūs esat sasniedzis 4. līmeni, tā kā neesat sasniedzis, diemžēl, aleluja. Ja ir kādi jautājumi, droši te patās varat cilvēkiem, kurus mēs šeit pieminējam, uzdot jautājumus,